Esiet sveicināti apmācībās par seksuāli transmisīvo infekciju un tuberkulozes profilakses un ārstēšanas iespējām Latvijā. Apmācības organizē un finansē Slimību profilakses un kontroles centrs HIV profilakses punkta attīstības ietvaros. Un šodien apmācību laikā uzzināsiet par seksuāli transmisīvajām infekcijām un tuberkulozi, to raksturojumu, profilaksi un ārstēšanas saņemšanas ceļu, kā arī iespējām Latvijā. Kā arī uzzināsiet par tuberkulozes saistību ar HIV infekciju. Šobrīd došu vārdu doktoram Aleksejam Zavorinam. Labdien, darbie klausītāji! Kā jau mani stādīja priekšā, mani sauc Aleksejs Zavorins, es esmu dermatovenerologs. Mēs runāsim par seksuāli transmisīvajām saslimšanām, kuru, protams, ir ļoti daudz un dažādu, bet uzsvaru liksim uz trim tādām bieži sastopamām. Viena, protams, ir gonoreja, otra hlamīdijas un sifilis. Kā jau minēts, pēc specialitātes esmu dermatologs, venerologs, un kopumā man ļoti patīk mans darbs, jo viņam ir ļoti plašs šis klāsts ar lietām, ko mēs varam darīt, un man ļoti patīk, ka ir iespēja komunicēt ar cilvēku, ar pacientu, palīdzēt cilvēkam un pacientam. Tajā pašā laikā šis darbs ietver sevi arī dažāda veida procedūras, lāzera procedūras, biopsijas un arī estētiska rakstura manipulācijas. Man ir jāsaka, ka neskatoties uz to, ka mana specialitāte ir dermatologs, venerologs, mūsdienās daudzi mani kolēģi ļoti uzsver savu šo te pirmo profesijas nosaukuma daļu, proti dermatologs, un kaut kā ignorē to, ka viņa certifikātā rakstīts arī venerologs. Lai gan tā ir viena un tā pati specialitāte. Man tieši pretēji, lai gan patīk gan dermatoloģija, gan veneroloģija, pirmkārt es šīs lietas neiedalu, tāpat kā es neiedalu savus arī pacientus. Otrakārt, man nav skaidra šī motivācija, jo šī veneroloģijas sadaļa ir manā skatījumā gan viena no interesantākajām, gan arī tāda sadaļa, kas bieži vien nes lielu gandarījumu gan pašam pacientam galu galā, gan arī man kā ārstam. Kādā ziņā? Jo tad, kad cilvēks atnāk pie manis kā pie ārsta, bieži vien tajā pirmajā brīdī, ja runa ir par tik delikātu lietu kā seksuāli transmisīvas infekcijas, viņš bieži vien ir nobijies, viņam var būt arī kauna sajūta, jautājumi, ko darīt ar sevi vai ar saviem arī dzimumu partneriem, vai viņam ir infekcija vai nav infekcijas, kā var līdzēt, lai pāriet šie simptomi. Un bieži vien pacients atnāk tiešām ar sūdzībām, ar izdalījumiem, ar sāpīgu urinēšanu. Un šī ir tāda specialitāte, kur bieži vien mēs varam noteikt šo diagnozi, proti saprast, kas tad ir par vainu, un otrkārt nozīmēt arī ārstēšanu, un beigās cilvēks atnāk ar izcinājumu. Sākumā viņam bija slikti, bet beigās pēc ārstēšanas viņam ir daudz labāk, un bieži vien arī pacients ļoti novērtē to, ja ārsts ir empātisks, nenosoda un lielos vilcienos gan morāli atbalsta, gan arī atbalsta, protams, ar savu tiešo darbu ar ārstēšanu. Runājot par seksuāli transmisīvajām infekcijām, es gribētu pateikt, ka hlamīdijas, gonoreja un sifilis, visas šīs trīs infekcijas ir bakteriālas infekcijas. Bet, protams, bez bakteriālām infekcijām ir arī tādas lietas kā vīrusu infekcijas, piemēram, cilvēku papilomas vīrusu izsauktas kārpiņas un arī herpes vīrusa infekcijas. Mūsdienās, pareizāk sakot, šodien mēs uzsvaru tieši liksim uz šīm klasiskajām trijām bakteriālām infekcijām. Un kas tad notiek ar šīm infekcijām Latvijā? Vai viņas vispār
ir sastopamas vai nav sastopamas, jo nereti, kad pie manis atnāk pacients un es viņam saku, ka būtu labi viņu izmeklēt uz sifilisu, pacients saka, vai tad tā nav sena viduslaiku saslimšana, ja? Jo bieži vien rodās tāds priekšstats, ja, ka sifilis ir bijis kaut kad sen vēsturē un mūsdienās tas tā kā nav izplatīts. Lai gan mēs redzam pēc statistikas, ka 2022. Gadā ir diagnosticēti un tā kā fiksēti 47 saslimšanas gadījumi Latvijā. Jāsaka, ka, kad mēs runājam par statistiku, diemžēl reti, kad statistika ir ļoti precīza. Jādomā, ka šie skaitļi ir daudz lielāki, jo jautājums ir tāds, ka ne visi pacienti vēršās pie ārsta un iespējams ne visi gadījumi, kuros pacients vēršas pie ārsta, tiek reģistrēti. Ja? Tā kā sifilis no šīm infekcijām ir visretāk sastopamais, tas tā klasiski vienmēr ir arī bijis. Visbiežākās ir šīs hlamīdiju infekcijas, un mēs redzam, ka tie bija pat 1114 gadījumi pagājušajā gadā. Un nedaudz retākā hlamīdijas, bet tomēr biežākā sifilis tika konstatēts gonokoku uroģenitālās infekcijas. Jāsaka gan, ka nereti ir tā, ka pacientam ir nevis tikai viena infekcija, bet varbūt arī vesela buķete, gan gonokoki, gan hlamīdijas, gan sifilis. Līdz ar to saprotams, ja jau pacientam ir noticis tā, ka viņš ir inficējies, tad vienā reizē var inficēties arī ar visām šīm 3 infekcijām. Ja? Tā kā nav obligāti jābūt pa vienam dzimumaktram uz katru šo infekciju. Varbūt ir tā, ka cilvēkam tas ir pat pirmais dzimuma partneris, ja nekad nekas nav bijis, un ar šo pirmo dzimumaktu cilvēks var inficēties. Ja? Jo saprotams, ka partnerim iespējams tas nav pirmais dzimumakts, un iespējams viņam ir kāda no šīm infekcijām. Runājot par statistiku, jāsaprot tā, ka mēs redzam, ka pēdējos gados ir tāda tendence, ka gadījumu skaits palielinās, pieaug. Protams, šos iemeslus var analizēt, vai labāk tiek ziņoti šie gadījumi, vai arī reāli pieaug šis gadījumu skaits. Un gadījumu skaits nereti asociējās ar to, kas sabiedrībā notiek. Ja? Un, jo sociāli ekonomiski apstākļi vienmēr ir atspoguļojušies seksuāli transmisīvo infekciju skaitā. Piemēram, Pirmais pasaules karš, ja, pēc kara kareivji atgriežas mājās, šī cilvēku migrācija izraisa to, ka rodās jauni infekciju perēkļi, un faktiski infekcija plaukst. Protams, iespējams, pēc kara ir arī grūtāk saņemt medicīnisko palīdzību un tam līdzīgi. Nedaudz citādāka situācija bija pēc Otrā pasaules kara. Varbūt kāds var iedomāties, kāpēc. Tas lielos vilcienos saistās ar medicīniskiem sasniegumiem 30. un 40. gados, proti tajā laikā atklāja antibakteriālos līdzekļus, proti penicilīnu. Un tas līdzēja daudzas no šīm infekcijām arī diezgan veiksmīgi apkarot. Latvijā liels uzplaukums bija 90. gados, jo sabruka iepriekšējā sistēma un jaunā sistēma vēl nebija izveidojusies. Un mēs zinām, ka padomju laikos var, protams, diskutēt par cilvēku tiesībām un brīvību un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā infekcija tika kontrolēta tādā veidā, ka cilvēki piespiedu kārtā, ja ir nepieciešams, tika testēti un gadījumā, ja viņi brīvprātīgi neieradās uz ārstēšanu, tad ieradās piespiedu kārtā. Mūsdienās viss ir daudz liberālāks un brīvāks, un mums, diemžēl, ir jāpaļaujas tikai uz cilvēka pašapziņu un zināšanām un morāliem principiem. Un tāpēc šajā mūsu brīvajā sabiedrībā es teiktu, ka liels uzsvars ir jāliek uz
gan profesionāļu, gan uz sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Proti, cilvēkam ir jāzina, kas ir seksuāli transmisīvās infekcijas, ka tās vispār eksistē un pastāv, un kā no tā var izvairīties. Ja? Pirmā infekcija, par ko mēs šodien stāstīsim, būs sifilis, ja? Jo tā ir arī tā plašākā šīs dienas tēma, un jāsaka, dermatologiem ļoti tuva tēma, jo faktiski, ja nebūtu sifilisa, tad nebūtu arī šīs dermatoveneroloģijas specialitātes. Jāsaka, ka Krievijas impērijas laikos pat bija tāda specialitāte kā sifilidoloģija, ja, kas tieši pētīja pamatā sifilisu, jo faktiski sifilis ir tāda hameleona saslimšana un noteiktās stadijās, noteiktajos attīstības punktos viņa var izpauties kā jebkura cita slimība. Proti, tā var skart jebkuru gandrīz vai iekšējo orgānu, arī nervu sistēmu, nu un, protams, arī ādu. Un arī izsitumi uz ādas var būt ļoti daudzveidīgi. Un tādēļ ārsta uzdevums gan šobrīd, gan arī iepriekš bijis tāds, ka atpazīt, kurā brīdī pacientam ir sifilis un kurā brīdī viņam nav sifilis, proti ir kaut kas cits. Piemēram, psoriāze, dermatīts vai kāda cita ādas saslimšana. Tādēļ bija nepieciešams šīs ārsts, kurš nodarbosies ar to, ka mēģinās pēc klīniskiem simptomiem iedalīt ādas saslimšanas un šīs infekciozās seksuāli transmisīvās slimības. Ļoti būtiska šī slimība bija tāpēc, ka, kā jau es pieminēju, antibakteriālā terapija parādījās tikai 20. gadsimta 30. un 40. gados, un līdz tam brīdim tādu īsti efektīvu ārstēšanas metožu īsti nebija. Protams, lietoja dzīvsudrabu un bija vēl citas ārstēšanas metodas, bet noteikti ne tik efektīvas kā penicilīns. Un tāpēc šī infekcija pirmkārt bija plašāk izplatīta, otrkārt viņa nereti varēja arī iziet savu šo te dabīgo attīstības kursu. Un sifilis ir tāda bakteriāla infekcija, kurai kopumā var iedalīt 3 stadijas, par ko mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Runājot par ierosinātāju, ierosinātājs ir tāda baktērija, spirohēta, tā kā zinām, ka dažkārt vārdu spirohēta izmanto kā lamu vārdu, bet faktiski tā ir tāda baktērija, šī spirohēta. Un spirohēta viņa saucās tāpēc, ka viņa faktiski ir tāda kā spirālīte. Mēs redzam bildē, elektronu mikroskopiskā bildē šo spirāli, un šai spirālei ir gan noteikts vijumu skaits, gan arī noteiktas kustības, kā šī spirāle var kustēties. Un šīs raksturīgās kustības un šī morfoloģija uzbūve ir arī viena no lietām, kas tiek izmantota diagnostikā. Proti, no sifilītiskiem izsitumiem var paņemt materiālu, tādu tā kā, var teikt, uzstriepi, un tā saucamajā tumšā redzeslauka mikroskopā apskatīties un redzēt šīs spirohētas, kā viņas kustās. Šo spirohētu sauc par treponēma pallidum, jeb bālā treponēma. Kāpēc bālā un kāpēc tumšā redzeslauka mikroskopija? Tāpēc, ka, diemžēl, tas ir saistās ar šīs baktērijas uzbūvi, viņa slikti krāsojās. Jo mēs zinām, ka, kad mēs kaut ko gribam redzēt zem mikroskopa, bieži vien mēs izmantojam speciālas krāsvielas, lai akcentētu baktērijas un lai saprastu, vai viņas tur ir vai tur nav. Šī bālā treponēma, viņas krāsojās slikti, un tāpēc viņu sauc par bālu, un tāpēc izmanto nevis šo parasto mikroskopēšanas metodu, bet tumšā redzeslauka mikroskopēšanu, un arī šīs baktērijas tajā brīdī, viņas vēl joprojām ir dzīves, to sauc par natīvu mikroskopēšanu, jo ir jāizvērtē šī kustība, kas ir raksturīga šai baktērijai. Liekas sena metode, bet principā aktualitāte nav zaudējusi arī mūsdienās.
Kāpēc? Jo bieži vien agrīnās sifilisa stadijās, pirmajās pāris nedēļās pēc inficēšanās, asinīs vēl nav parādījušās antivielas, un mēs līdz ar to pēc asins analīzēm pateikt, vai pacientam ir sifilis vai nav, īsti nevaram, bet par to mēs parunāsim nedaudz plašāk. Kā tad var inficēties ar sifilisu? Faktiski ir vairāki inficēšanās ceļi, un par to ir arī jāatcerās profilaktiskos nolūkos, proti tas, kas ir brīdināts, ja tas ir arī apbruņots, ja, jo jāsaprot, ka ar sifilisu var inficēties ne tikai tādā klasiskā, parastā dzimuma akta laikā, proti vagināla dzimuma akta laikā, ja, bet saprotams, ka arī anāla dzimuma akta laikā, ja, kas kopumā skaitās par augsta riska dzimuma aktu, ja, jo tiek vairāk traumēta šī gļotāda un vieglāk līdz ar to inficēties kā ar vīrusu infekcijām, tā arī ar bakteriālām infekcijām. Un, protams, arī orāls dzimuma akts var būt kā riska faktors, un tas ir īpaši svarīgi, jo jāsaprot, ka infekcijas simptomus, arī agrīnas infekcijas simptomus ir jāmeklē ne tikai uz dzimuma orgāniem, proti ne tikai makstī vai uz dzimuma locekļa, bet arī uz lūpām, arī mutes dobumā, arī ap anālo atveri un, godīgi sakot, arī uz pirkstiem. Ja? Arī tur var būt arī šīs primārās inficēšanās pazīmes. Par sifilisu runājot, viena vēl no būtiskajām lietām, ko būtu jāpiemina, ir tā saucamā vertikālā transmisija. Ko nozīmē vertikālā transmisija? Tā kā no augšas uz leju, proti no mammas bērnam. Proti ar sifilisu var inficēties arī jaundzimušais, vēl būdams mammai vēderā, un arī dzemdību laikā. Un šis ir tāds ļoti svarīgs aspekts. Līdz ar to noteikti ir jābūt šim sifilisa skrīningam, un tas arī ir, ja, grūtniecības laikā ar nolūku nepieciešamības gadījumā ārstēt mammu un ārstēt arī jaundzimušo, jo noteiktās grūtniecības stadijās tas var novest pie augļa bojāējas, un tādos vēlākās tādās stadijās tas var novest arī pie nopietnām iedzimtām kaitēm bērnam, ja, un līdz ar to atkal profilakse ir ļoti nozīmīga šajā gadījumā. Tā, kā jau es minēju, sifilis ir tāda infekcija, kurai raksturīgas vairākas stadijas. Proti ir tā saucamais primārais sifilis, tad ir sekundārais sifilis un tad ir terciārais sifilis. Ir lieta tāda, ja, ka primārais sifilis tā ir faktiski šīs pirmās saslimšanas pazīmes, kas var būt. Un bieži vien šīs pirmās infekcijas saslimšanas ir infekcijas ieejas vārtos. Proti tur, kur baktērija iekļūst mūsu organismā. Kur tad ir šie vārti? Atkal vārti ir atkarīgi no mūsu šī dzimuma akta veida. Ja, vīriešiem nereti tas var būt uz dzimuma locekļa, piemēram, dzimuma locekļa galviņas, sievietei tas var būt uz ārējiem dzimuma orgāniem vai arī dziļāk, piemēram, makstī vai dzemdes kaklā. Bet, kā jau es minēju, varbūt arī mutes dobumā, ja, vai uz pirkstiem vai vēl kaut kur. Patīsim uz priekšu un redzēsim, ja, ka šie klasiskie primārā sifilisa simptomi ir tā saucamais cietais šankrs, ja, ulcus durum. Kāpēc viņu sauc par cieto šankru? Jo viņš ir ciets, proti palpatori, proti taustot, viņš ir blīvs pēc sava rakstura, kas ir ļoti raksturīgi, ka neskatoties uz to, ka izskatās ļoti sāpīgs, ja, proti tāda čūliņa,
tad tomēr viņš nav sāpīgs. Ja? Tad šis cietais šankrs ir nesāpīgs. Un bez tā, ka veidojās šī nesāpīgā čūliņa, ko sauc par cieto šankru, bieži vien ir palielināti arī reģionālie limfmezgli, un kas arī ir nesāpīgi. Šajā čūliņā parasti arī atrodas šī bālā treponēma, un no šīs čūliņas var paņemt materiālu un analizēt viņu jau pieminētajā tumšajā redzes lauka mikroskopija. Jo bojātāka āda vai gļotāda, jo lielāka varbūtība, tajā pašā brīdī nav jābūt acīm redzamām brūcēm. Ja? Tad šī baktērija var caurkļūt mūsu ādai un gļotādai arī caur, kā liekas, acīm redzami veselu ādu un gļotādu. Ja? Tā kā, un ja mēs runājam par pirkstiem, tad jādomā līdzi, ja, protams, es neteikšu, ka teorētiski, ja mēs runājam par dzimumaktiem, tad, ja jūs nezināt, vai cilvēkam ir infekcija vai nav infekcija, tad jālieto vai nu cimdi, vai nu prezervatīvi jāvelk uz pirkstiem, bet tā realistiskāk, protams, domājot, labāk, ja jums ir jauns partneris, lai jūs esat pārliecināti, ka viņiem nav šīs infekcijas, un ja kādam iepriekš ir bijis dzimumakts, ir tīpaši neaizsargāts, vienmēr, protams, šiem cilvēkiem labāk aiziet un uztaisīt testus uz seksuāli transmisīvajām infekcijām. Ja? Bet teorētiski arī caur pirkstu var inficēties pat bez acīm redzamām traumām, un ja es paskatos uz saviem pirkstiem, principā ap nagiem kaut kādas sīkas brūcītes tā vai šā ir, ja? Un arī tos pirkstus mēs vienmēr vai nu somā iebāžam, vai nu kabatās, vienmēr notiek šī berze traumatizācija, tā kā es domāju, ka tur šo mikrotraumu pietiek, lai šis risks inficētos būtu pietiekami augsts. Jāsaka gan, ka nevienmēr šai čūliņai ir jābūt. Dažkārt viņa var izpausties arī kā vienkārši tāds vispārējs apsārtums, iekaisums. Sievietēm un arī vīriešiem var būt arī izteikta tūska, piemēram, vīrietim priekšādiņas rajonā, bet sievietei lielo un mazo kaunumu lūpu apvidū. Un, kā jau es minēju, ja, piemēram, tas bija anālais dzimumakts, tad iespējams to simptomu arī nebūs, jo tā čūliņa būs paslēpta kaut kur dziļumā, ja, un cilvēks pat var nezināt, jo, kā es minēju, šī čūliņa bieži vien ir nesāpīga. Par šo čūliņu runājot, parasti viņa parādās pāris nedēļas pēc dzimumakta. Sākumā tā var būt tāda kā pumpiņa, un tad viņa izčūlo. Un tad sadzīst, kā kuram, kādam nedēļas laikā, kādam pāris nedēļu laikā, paša no sevis, pat ja mēs to neārstējam. Ja? Bet tā bēda ir tāda, ka neskatoties uz to, ka šī čūliņa sadzīst, ja mēs neesam saņēmuši atbilstošu terapiju, ja ārstēšanu, tad ar to visa epopeja nebeidzās. Proti, baktērija var joprojām dzīvot mūsu organismā. Un atcerieties, es minēju, ka sifilisa slimniekiem šajā primārā sifilisa gadījumā ir palielināti limfmezgli, jeb ir tā saucamā limfadenopātija nesāpīgā. Vārdu sakot, tas ir tāpēc, ka baktērija, ja bālā treponēma izplatās no šīs nesāpīgās čūliņas pa limfatiskajiem vadiem uz limfmezgliem, un pēc tam no šiem reģionāliem limfmezgliem aiziet atkal pa limfatiskiem vadiem uz mūsu asinsriti, un ar mūsu asinsriti tad izplatās pa visu organismu. Ja? Un diezgan noteikti var aiziet pa visu ādu, bet arī pa iekšējiem orgāniem, piemēram, uz aknām,
un retāk, bet nemazāk būtiski var tikt arī uz nervu sistēmu. Retāk, kāpēc? Jo tai baktērijai tad ir jāšķērso tādu lietu, ko sauc par hematoencefalitisko barjeru. Ir tāda speciālā barjera, kas mēģina pasargāt mūsu nervu sistēmu no dažādām infekcijām, bet, diemžēl, tas sifilis dažkārt spēj iekļūt arī mūsu nervu sistēmā un izsaukt arī noteiktu simptomātiku. Ja? Piemēram, tas var būt encefalīts, meningīts un arī atsevišķos gadījumos atsevišķu perifēro nervu parēze, ja? Proti var būt traucēta noteiktu nervu kustība, ja? Vai tā var būt sejas nervu, ja? Tā kā iesaistīti muskuļi, ja? Kas līdz ar to var izpausties traucētā mīmikā no vienas puses. Un, kā es minēju, arī diezgan nopietnas lietas kā meningīts un encefalīts, kur acīm redzot cilvēks ir slims, tajā brīdī tas arī var tā notikt. Bet šo te stāvokli, ja, kad baktērija jau ir izplatījusi pa visu organismu un rada simptomus, šo stadiju sauc par sekundāro sifilisu, un bieži vien viņa parādās kādu pusotru mēnesi pēc šī dzimuma akta un ilgst pāris nedēļas vai pāris mēnešus, ja, kā nu kuram, un atkal, ja mēs viņu neārstējam, principā šie simptomi paši ar laiku varētu pāriet un likties, ka viss ir ok. Un tas ok saucās latentais sifilis, proti infekcija joprojām var būt, bet viņa ir tādā snaudošā fāzē, kad mums nav simptomi. Pēc kāda laiciņa, ja atkal cilvēks nebija ārstēts, tā infekcija var no jauna aktivizēties, būt simptomātiski. Bieži vien tie simptomi ir mazāk krasi un mazāk plaši nekā bija iepriekš, bet vienalga ir tāds uzplaukuma brīdis, kam seko atkal latentais periods, kad infekcijas simptomu nav. Tā kā līdz ar to ir tāds ciklisks raksturs šai te infekcijai. Un kā mēs redzam, biežākās izpausmes sifilisam, ja mēs runājam par sekundāro sifilisu, var būt tieši uz ādas. Un šī simptomātika var būt ļoti plaša. Proti, bieži vien ir difūzi izkaisīti, jeb diseminēti, proti izkaisīti pa visu ķermeni izsitumi, kuri var būt makulas. Ko nozīmē makulas? Makulas nozīmē, ka tie izsitumi ir plakani, ja, tādi plankumi. Raksturīgi, ka bieži vien šie izsitumi nav saplūstoši, proti viņi ir atsevišķi viens no otra. Var būt arī zvīņošanās, ja, un tie izsitumi līdz ar to var atgādināt tādu saslimšanu kā zvīņēdi, jeb psoriāze, bet var būt arī šī zvīņošanas arī, ka nav. Un ļoti raksturīgs simptoms, runājot par sekundāra sifilisa izsitumiem, ir tā saucamās palmo plantārās papulas. Ko tas nozīmē? Ja, sarežģīts vārds. Palmo plantārs nozīmē plaukstas un pēdas. Ja? Un to mēs redzam arī bildē, šādi te izsitumi uz plaukstām un pēdām. Protams, ka ne visiem, kam ir pumpiņas uz plaukstām un pēdām, uzreiz ir sifilis, bet noteikti atsevišķos gadījumos tā būtu tāda indikācija, ka varbūt vajadzētu arī pārbaudīt šo infekciju. Tādos smagākos gadījumos, kad sifilis ir kopā ar imūndeficītu, piemēram, ar HIV infekciju, tad, kad mūsu imunitāte nestrādā tā, kā vajadzētu, tad varbūt arī smagāka veida izsitumi, piemēram, strutaini izsitumi, ja, to sauc par pustulām. Un vēl ko mēs varētu runāt un apspriest, ir tāda lieta, ko sauc par platajām kondilomām, ja, jeb kondiloma lata. Proti vietās, kur ir mitrums, ja, kur āda atmiekšķējās. Tās varētu būt ādas krokas paduses, piemēram, un arī šis te anoģenitālais apvidus. Ja. Var veidoties izsitumi, kas šī te mitruma un berzes dēļ erodē, ja bišķūlo,
un pēc tam mēģina tā kā sadzīt. Un tas viņiem liek augt aktīvāk, un līdz ar to veidojās tādi piepacelti, faktiski audzējiem līdzīgi izsitumi, un to mēs redzam šajā labajā bildē, jā, šīs ir tā saucamās platās kondilomas. Nereti sekundārajam sifilisam var arī būt raksturīga tā saucamā alopēcija, jeb matu zudums, kas tie mati pēc tam var arī attaugt, bet šī iemesla dēļ dermatologi, ja, kas nodarbojās ar matu saslimšanām, ar tādiem jautājumiem, kas saistās ar matu zudumu, jeb alopēcijām, bieži vien šajos standarta diagnostikas paneļos ietilpst arī testi, kas izslēdz sifilisa klātbūtni. Ja? Tā kā tradicionāli, ja mēs runājam par alopēciju, matu izkrišanu, vienmēr ir jāpiedomā par arī tādu iespējamu divu diagnozi kā sifilis. Protams, es nerunāju par tā saucamo androgēno alopēciju, kas ir katram otrajam vīrietim, kuriem vienkārši atkāpjās matu līnija. Noteikti nav tā, ka visiem viņiem ir sifilis, bet ja ir kaut kādi perēkļu veida plankumi, kur mati ir izkrituši, nu tad tur varbūt vajadzētu arī aizdomāties, ka šo variantu varētu arī izslēgt. Jautājums ir, kā jūs domājat, vai ir vēl kāda profesija bez dzemdību speciālista, kā jau mēs minējām, un dermatologa, kas nodarbojas ar matu izkrišanu, kur standartā iesaka vienmēr veikt sifilisa testēšanu, ka tā ir psihiatrija. Ja? Jo, kā es minēju, nereti sifilisa baktērija var iekļūt arī nervu sistēmā, un ir tīpaši tajās vēlīnajās stadijās iespaidot arī cilvēka psihiju. Ja? Un daudzas lietas, kas var likties kā psihiatriska diagnoze, varētu būt arī vienkārši sifilisa izpausme. Un, ja mēs runājam par sifilisu senākos laikos, tad, teiksim, tā kā 19. gadsimta psihoneiroloģiskajās iestādēs, tad liels procents no slimniekiem patiesībā bija tie, kas cieš no vēlīnām sifilisa formām. Ja? Tas, protams, vairs nav tik plaši izplatīts, jo mūsdienās, kā jau es minēju, ir efektīva terapija pret sifilisu. Tā ir tāda retāka forma, leikoderma, proti mēs redzam tādus depigmentētus plankumus, gaišus, baltus plankumus uz pigmentētas ādas fona. Šie simptomi nereti asociējas tieši ar neirosifilisu, proti ar to sifilisu, kas skar šo te nervu sistēmu. Un tā ir salīdzinoši retāka lieta, var atgādināt šo te vitiligo plankumus, un atkal mēs akcentējam tādā veidā šo te aspektu, ka sifilisi tiešām ir hameleons. Kā jau es minēju, tad pastāv arī tāda lieta kā iedzimtais sifilis, kad māte nodod infekciju bērnam. Tādos smagākos gadījumos bērns piedzimst jau miris, ja, un auglis ir pilns ar šīm te treponēmām baktērijām. Var iespaidot arī kaulu un skriemeļu attīstību, varbūt arī hepatomegālija, proti aknas var būt palielinātas ar iekaisumu. Un agrīnās stadijās piedzimstot bērnam var būt tā, ka ir līdzīgi simptomi, kas ir sekundāram sifilisam, tie ir plaši izkaisīti izsitumi, var būt arī raksturīga šī deguna tecēšana, tādas tā kā infekciozas iesnas, un kas ir raksturīgi arī tādas tā kā fisūras, ja plaisas ap muti. Kas attiecās uz vēlākām stadijām, ja bērns netiek ārstēts, tad faktiski, kā jūs minēju, var iespaidoties arī šī te kaulu un skriemeļu attīstība, var veidoties čūlas, ir raksturīgas izmainīti zobi, viņi sauc par Hutchinsona zobiem, tas klasiskais sedlveida, ja tā kā ielocītais deguns, un arī dažādi simptomātika tādi kā sensoneirālais kurlums un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par
terciāro sifilisu. Ja? Tad terciārais sifilis ir šī vēlīnā trešā stadija sifilisam. Un patiesībā sakot, viņa var izpausties pat pēc vairākiem gadiem. Kādam pēc 2, kādam pēc 10 gadiem. Bet pat ja sifilisu neārstē, tad ir pētījumos konstatēts, ka šis terciārais sifilis izpaužās tikai kādai trešdaļai pacientu. Protams, tas nav pamats neārstēt sifilisu, jo sekas, ja cilvēkam tomēr attīstās šis terciārais sifilis, ir ļoti nopietnas. Viens varbūt šis vēlīnais neirosifilis, kur bez tā, ka tiek iespaidotas cilvēka prāta spējas, jeb kognitīvās spējas, ir arī dažādi cita veida bojājumi. Piemēram, ir raksturīgs tāds Arģila Robertsona simptoms. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja mēs pacientam tuvinam pirkstu pie acīm un lūdzam viņam fokusēties uz tā pirksta, tad zīlītes tā kā sašaurinājās tajā brīdī. Bet savukārt, tad, kad mēs spīdinam pacientam gaismu acīs, tad zīlītes uz to gaismu nereaģē. Bet, protams, ka normas apstākļos vajadzētu reaģēt. Tad nereti šiem pacientiem ir bojāti muguras smadzeņu noteiktie apvidi, un tas iespaido tā saucamo propriorecepciju. Kas ir propriorecepcija? Tie ir tādi receptori, kas atrodas mūsu muskuļos, un viņi ļauj novērtēt iestiepumu. Līdz ar to palīdz mums saprast, kā mēs esam lokalizēti, kā mūsu ekstremitātes, kājas un rokas ir lokalizētas telpā. Un tādēļ šie pacienti, viņiem ir grūti sajust, ja, kur tad īsti atrodas viņu rokas, kājas, sajust grīdu, piemēram, kad viņi iet, un tāpēc viņi nereti augstu ceļ pēdas, un kad mēģina nolikt to kāju, viņi speciāli sit viņu pretī, lai saprastu, vai viņi ir uz grīdas vai nav uz grīdas. Un to var notestēt ar tādu lietu, ko sauc par Romberga pozu. Noteikti esat redzējuši filmās amerikāņu policisti, liek cilvēkiem rokas nolikt priekšā, aiztaisīt acis, un tad skatās, cilvēks tur nokritīs vai nenokritīs. Šādā veidā var arī novērtēt šo terciāro sifilisu, proti cilvēks, lai stāvētu taisni, viņam ideālā variantā vajadzētu vairākas maņas. Viens ir šī propriorecepcija, kas ļauj saprast, vai cilvēks stāv taisni vai nestāv taisni. Bet ir arī, protams, mūsu acis, kas ļauj mums kompensēt šo lietu, un mēs varam tad saprast, kā mēs īsti lokalizējamies telpā. Un līdz ar to šiem pacientiem lūdzot aiztaisīt acis, un pagaidot kādu laiciņu, viņi zaudē šo orientēšanos, un viņi vairs nespēj nostāvēt taisni un var tā kā nogāzties. Šajā stadijā ir arī tādas lietas, ko sauc par gummām. Ja? Gummas ir tādi faktiski iekaisumi perēkļi, faktiski tās ir tā saucamās granulomas. Granulomas ir tāda audu reakcija, kas mēģina norobežot mūsu organismu no infekcijas perēkļa, veidot tādu tā kā aizsarga valnīti ap šo infekciju. Un šīs gummas, viņas spēj veidoties pa visu ķermeni un kādā brīdī sabrukt. Ja? Un tas, protams, var iespaidot mūsu audus, mūsu orgānus. Un var būt arī tādas lietas, ka paplašinās aorta, mūsu lielākais asinsvads, un ja viņa paplašinās kādā brīdī, viņa var plīst un cilvēks ļoti strauji var aiziet bojā. Var sakot, arī terciārais sifilis ir nopietna lieta. Ķersimies pie gonorejas. Ja? Par gonoreju un klamīdijām runāsim nedaudz tā kā kopā, ja? Apvienosim viņas, jo runājot par gonoreju, protams, tur tā simptomātika varētu būt mazāk, teiksim, tā kā plaša, kā sifilisam klasiskā gadījumā. Un patiesībā sakot, tas nosaukums gonoreja pasaka priekšā,
kāda tad varētu būt simptomātika. Īpaši, ja mēs runājam par vīriešiem. Patiesību sakot, es nezinu, vai ir kāds no jums, kas aizraujās ar grieķu, sengrieķu tā kā filoloģiju, pieņemot, ka varbūt tādu nav daudz, tad pastāstīšu, ja, ka gono nozīmē sēkla un reja nozīmē tā kā tecēt. Ja? Un klasiski tas nosaukums nozīmē sēklas tecēšana, jo faktiski domāja, ka šie baltie strutainie izdalījumi, kas nāk no urīna izvada kanāla, ir tā kā sēkla, ja, kas pastāvīgi tek ārā. Protams, mūsdienās mēs zinām, ka tā nav taisnība, tā nav nekāda sēkla, tās ir faktiski strutas. Un līdz ar to vīriešiem gonorejas tie klasiskie izsitumi, nevis izsitumi, bet simptomi ir balti, strutaini faktiski izdalījumi no uretras, jeb no urīna izvada kanāla. Izsauc baktērija, sauc viņu par neisērija gonoreja. Ja, tas ir tāds diplokoks. Ko nozīmē diplokoks? Ka faktiski šī baktērija sastāv no tādām divām kā kafijas pupiņām, jeb nierītēm. Ja? Un, ja mēs skatāmies šajā bildē, tās lielās šūnas, tie nav diplokoki, tie ir mūsu neitrofīli, proti mūsu imūnās sistēmas šūnas, bet viņās iekšā dzīvojās šie diplokoki. Ja? Mēs redzam, ka šeit uzrakstīts, ka inkubācijas periods ir 2 līdz 14 dienas. Tas nozīmē, ka pēc dzimumakta simptomi var parādīties 2 nedēļu laikā. Klasiski, pēc manas pieredzes, ir tā, ka pacientam, piemēram, bija kāda ballīta sestdien, bija pēc tam arī neizsargāts dzimumakts. Principā pirmdien viņš jau klauvē pie durvīm ar simptomiem. Ja? Un simptomi, kā es minēju, ir šie strutainie izdalījumi, sāpīga urinēšana, diskomforts, dedzināšana urīna izvada kanāla rajonā, ja mēs runājam par vīriešiem. Un principā diagnoze pat bez papildus izmeklēšanas citreiz var noteikt arī pēc tā, ka vienkārši pacients novelkot apakšveļu, jau uz apakšveļas ir šie izdalījumi. Ja? Varbūt palielināta limfmezgli, ja reģionāli viņi var būt arī sāpīgi. Ja ir sarežģījumi, tad var arī attīstīties sēklinieka piedēkļa iekaisums, ko sauc par epididimītu, ja, un tad var arī būt apsārtus un palielināta sāpīga oliņa. Un tā jau, protams, ir nopietnāka lieta. Protams, tā inficēšanās pamatā ir dzimuma kontakta ceļā, un jāatcerās arī, ka bez šī teiksim, tā kā urīna izvada kanāla infekcijas, ja, vīriešiem, sievietēm tas var būt dzemdes kakls, ja, un varbūt kādi izdalījumi no maksts, bet varbūt arī, ka nebūs šo izdalījumu no maksts, un sievietēm šo infekciju noteikti dažkārt var būt arī nedaudz grūtāk, jo principā menstruāla cikla ietvaros sievietēm kopumā var būt kādi izdalījumi, ja dažkārt var šos izdalījumus norakstīt uz tādām banālākām lietām, kā piemēram piena sēne, jeb kandidoze. Tīpaši, ja pacients pirms tam varbūt pārāk aktīvi ir mazgājies, kas izsauc uz šo baktēriju tā kā novirzi, ja, mikroflorā. Līdz ar to sievietēm nereti šī infekcija var būt diagnosticēta vēlīnāk, jo tie simptomi var arī nebūt tik krasi. Bet kas ir būtiski, ka baktērija var izsaukt arī proktītu, ja, proti taisnā zarnas iekaisumu, un arī tonsilofaringītu, proti arī mūsu rīklē var būt šīs iekaisums. Un patiesību sakot, šīs baktērijas, ja šie gonokoki rīklē, viņiem ļoti patīk dzīvot, un viņi tur var iedzīvoties, un viņus diezgan grūti ir pēc tam apkarot. Un kas ir nemazāk būtiski, ka var būt arī bakteriāls konjunktivīts. Protams, arī pieaugušajiem, ja kaut kādā veidā mēs saskaramies ar šo inficēto materiālu, var nokļūt acī šī infekcija, bet visnopietnāk un bīstamāk tas ir jaundzimušiem, jo ja mātei ir gonoreja un ja notiek dzemdības pa dabīgajiem dzemdību ceļiem, kā parasti arī notiek,
tad bērnam var šī infekcija iekļūt acī, un tā jau ir nopietna lieta, kas, ja netiek ārstēta, var novest pie arī akluma. Ja? Tāpēc valstīs, kur nav šī pienācīgā skrīninga, ja, un šī infekcija netiek vienmēr kārtīgi diagnosticēta, vienmēr rekomendēta šī profilaktiskā acu pilienu izmantošana jaundzimušiem, ja, lai šī infekcija neizplatās. Retākos gadījumos infekcija pa asinsriti var izplatīties pa visu ķermeni, izsaukt strutainus artrītus, jeb locītavu iekaisumus, un arī strutainus izsitumus pa visu ķermeni, paaugstinātu temperatūru. Tas notiek daudz retāk, bet teorētiski tas ir iespējams. Chlamīdijas ir tāda chlamīdija trachomatis, jā, tāda baktērija, kas izsauc šo infekciju. Patiesībā sakot, tie simptomi nereti ir ļoti līdzīgi gonorejai, bet bieži vien tie izdalījumi ir ne tik balti, ne tik strutaini, tie var būt tā kā caurspīdīgāki, un salīdzinājumā ar gonoreju sievietēm vēl biežāk šī gaita var būt asimptomātiska, proti bez šiem te krasajiem simptomiem. Un par vīriešiem principā tas pats. Par gonoreju es gribētu atzīmēt, kā jau jūs noteikti nojaušat, šīs bakteriālās infekcijas, gan gonoreju, gan chlamīdijas, gan sifilisu ārstē ar antibiotikām. Protams, katru no šīm infekcijām ārstē ar savu antibiotiku kursu noteiktu, lai gan pašā sākumā visus ārstē ar to pašu vienu penicilīnu. Kāpēc mūsdienās ne ar penicilīnu un ne visu ar penicilīnu? Protams, sifilisu joprojām ar penicilīnu ārstē, bet pārējās ne. Tāpēc, ka pirmkārt chlamīdijas nevienmēr tik labi pakļaujās šai antibiotiku grupai, tur ir nepieciešama cita antibakteriāla terapija, bet kas attiecās uz gonoreju, gonoreja piemīt tā saucamā antibakteriālā rezistence. Jā, par to noteikti esat dzirdējuši, proti, kad antibiotikas vairs nespēj šo infekciju apkarot, un tā ir ļoti nopietna mūsdienu problēma, proti šie gonokoki, viņi kļūst arvien rezistentāki, un drīzumā mums var beigties antibiotikas, ar kurām mēs tās ārstēsim. Ir arī tāds jēdziens kā iegurņa iekaisuma slimība sievietēm, kad chlamīdijas vai gonokoki virzās augšā pa mūsu urogenitālo traktu un nokļūst endometrijā, proti dzemdes iekšējā virsmā, ja, šajā te epitēlijā, un var nokļūt arī olvados un olnīcās un izsaukt akūtu iekaisumu. Šī simptomātika ir akūta un var atgādināt ķirurģisku saslimšanu, piemēram, apendicītu, ja? Jo cilvēkam var būt paaugstināta temperatūra, asas sāpes vēderā, un līdz ar to šī ir tāda lieta, ko vienmēr sievietēm jāpatur prātā, ka tas var būt ne tikai apendicīts, bet, piemēram, arī ginekoloģiska saslimšana, tajā skaitā arī seksuāli transmisīva saslimšana. Un kā sekas šai bēdai ir ļoti nopietnas, proti var veidoties noteikti rētaudi un saugumi, tajā skaitā olvados, kas var novest pie neauglības vai riska uz tā saucamo ektopisko grūtniecība, kas norit nevis dzemdē, bet kad auglis faktiski implantējās olvadā un sāk attīstīties olvadā, un, diemžēl, protams, pabeigties tā grūtniecība veiksmīgi nevar, un tas var arī beigties ar nopietnu ķirurģisku patoloģiju sievietei, kas var apdraudēt viņas dzīvību. Ja? Tā, jautājums tad, ko mums no pacientiem testēt un ar kādām iespējām. Ja? Faktiski es teikšu tā, ka ja cilvēkam kādreiz ir bijis dzimumakts un vēl jo vairāk, ja jūs neesat 100% droši, ka partnerim nav infekcijas, ja? Un vēl jo vairāk, ka šis dzimumakts nebija izsargāts ar barjeru kontracepcijas metodi, proti prezervatīvu, visiem šiem cilvēkiem noteikti vajadzētu aiziet pie speciālista un veikt šo testēšanu. Ja? Kopumā kā riska faktori ir jaunība, ja, proti vecums līdz 25 gadiem, jauns dzimuma partneris, ja, kas ir parādījies, lielāks dzimuma partneru skaits
Un, ja cilvēkam ir diagnosticēta kāda cita seksuāli transmisīva infekcija, kā jau es minēju, noteikti būtu jātestējās arī uz citām seksuāli transmisīvajām infekcijām. Ja mēs runājam par sifilisu, kā jau es minēju, it kā tā standarta lieta, kā sifilis tiek noteikts, ir pēc asins analīzēm. Proti, paņem asins paraugu, un tur ir divi tādi testi. Vieni ir treponemālie un otrie netreponemālie. Tā kā treponemālais tests ir tas, kas nosaka antivielas pret bālo treponēmu. Ja? Tad tas ir ļoti specifisks tests, kas nosaka, vai bija kontakts ar šo treponēmu vai nebija. Un ja viņš ir pozitīvs, tad bieži vien kādreiz dzīvē cilvēkam tomēr tas sifilis ir bijis. Iespējams, viņš ir izārstēts jau, jo šīs tests viņš ir pozitīvs visu mūžu. Ja? Un arī faktiski šie ekspres testi, viņi arī savā ziņā ir treponemālie testi, jo viņi testē uz to, vai ir bijis kontakts ar treponēmu vai nav bijis. Tad ir netreponemālie testi. Viņi dažkārt var būt pozitīvi arī gadījumos, kad cilvēkam ir arī kāda cita saslimšana, piemēram, Laimas slimība vai kāda reimatoloģiska saslimšana. Tā kā viņi nav tik specifiski uz sifilisu, bet kas ir būtiski, ir tas, ka ja mēs izārstējam sifilisu, tad netreponemālais tests kļūst negatīvs. Un mēs varam taisīt tā saucamo kvantitatīvo testēšanu, proti skatīties, cik liels titrs, cik liela koncentrācija ir šim testam asinīs. Un tas ļauj mums sekot slimības aktivitātei un novērtēt, vai mūsu ārstēšana ir efektīva vai nav. Ja? Tā kā abiem testiem ir nozīme. Kas ir būtiski? Atcerēties, ka diemžēl šīs antivielas mums parādās ne uzreiz. Viņas var parādīties kādu nedēļu pēc jau simptomu parādīšanās, pēc šankra. Un ja cilvēkam ir šī čūliņa uz, piemēram, dzimumlocekļa, izšķūlojusi, tā kā nesāpīga, mēs paņemam asins analīzes un rezultāts atnāk negatīvs. Tā kā mēs sakam, nu tad jums sifilisa nav, varat iet mājās, viss ir kārtībā. Protams, ka tā darīt nedrīkst, jo varbūt šis loga periods, kad antivielas vēl nav parādījušās. Līdz ar to šeit ir divi varianti. Vai nu šim cilvēkam piedāvāt un rekomendēt pēc kāda laiciņa, pēc pāris nedēļām atnāk nodot atkārtoti šo testu, ja jau ir simptoms. Otra lieta, protams, ja ir simptoms, tad labāk viņu sūtīt jau pie dermatovenerologa, lai dermatovenerologs šo visu lietu risina. Un otrs variants, kas, protams, jums nebūs pieejams, bet ko var klasiski darīt, ir ņemt materiālu, kā jau es minēju, no šīs čūliņas un mēģināt noteikt pašas treponēmas klātbūtni tajā čūliņā. Un to veids klasiski ar šo tumšā redzes lauka mikroskopiju vai mūsdienās arī ar polimerāzes ķēdes reakciju, šo smalko ģenētisko testu, tādu pašu, ar ko, piemēram, Covidu noteica, tā kā līdzīgu. Diemžēl šīs metodes, proti gan šī polimerāzes ķēdes reakcija, gan arī tumšā redzes lauka mikroskopija nevienmēr ir pieejamas. Kā tad mēs varam saņemt šo palīdzību Latvijā? Faktiski mūsdienās par laimi valsts kompensē šo gan diagnostiku, gan ārstēšanu seksuāli transmisīvu infekciju gadījumā, noteiktos gadījumos. Un ir tā saucamie tiešās pieejamības speciālisti. Viens no variantiem ir, piemēram, ginekologs, proti sieviete, ja viņa ir sūdzības par seksuāli transmisīvu infekciju, var vērsties pat tiešo bez ģimenes ārsta nosūtījumu pie ginekologa, lai ārstētos. Otrs variants ir dermatovenerologs. Arī gadījumā, ja ir aizdomas par seksuāli transmisīvu saslimšanu, arī apējot ģimenes ārstu, bez ģimenes ārsta nosūtījuma, var vērsties pie dermatovenerologa. Un infektologs, kā tiešās pieejamības speciālists, ir gadījumos, ja ir aizdomas par HIV infekciju vai vīrus hepatītiem. Tajā pašā laikā gribu akcentēt, ka HIV profilakses punktu darbinieki
var dot arī no savas puses nosūtījumu, un tādā veidā infektologs kļūs par tiešās pieejamības ārstu, ja ir aizdomas par šīm infekcijām vai seksuāli transmisīvajām infekcijām. Šeit gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka ne katrs dermatologs valstī būs spējīgs palīdzēt bez maksas. Proti šim speciālistam jābūt līgumam ar valsti un jāsniedz šīs NVD pakalpojumus. Ja? Un līdz ar to, pierakstoties pie speciālista, šo jautājumu, protams, reģistratūrā jāprecizē, vai tas ir NVD speciālists vai nav NVD, vai tas ir maksas speciālists. Šeit ir pāris tabuliņas, ja es varbūt te neiedziļināšos, bet doma ir tāda, ka lielāko daļu šo mūsu apspriesto infekciju arī valsts kompensē, un bieži vien pacientiem šie izmeklējumi būs bezmaksas. Vienīgais tāds akcents, ja, ka, diemžēl, šobrīd hlamīdijas un gonorejas izmeklējumus kompensē jauniešiem līdz 25 gadiem. Ja. Diemžēl tiem, kas ir vecāki, un es tajā skaitā, mums tad ir faktiski jāmaksā no sava maka. Par nepilngadīgajiem pacientiem gribētos akcentēt arī uzmanību, ka principā pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas ārsts var pat neinformēt vecākus, un principā tas ir pacienta lēmums vērsties pie speciālista un ārstēties, ja, un te strādā tāds konfidencialitātes jautājums, proti ārsts var neko vecākiem neizpaust bez pacienta vēlmes. Labdien, cienījamie kolēģi! Es esmu dr. Ginta Balode, esmu ārsts pneimologs, ikdienā strādāju tuberkulozes un plaušu slimību centrā. Tad šodien parunāsim ar jums par tuberkulozes raksturojumu, profilakses, ārstēšanas iespējām Latvijā, kā arī tuberkulozi saistībā ar HIV infekciju. Varbūt sākšu ar to, ka, manuprāt, viens no absolūti labākajiem informācijas avotiem gan sabiedrībai kopumā, gan arī topošiem potenciālajiem pacientiem, tātad ir šī mājaslapa www.tuberkulozes.lv, kuras, autori Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība. Manuprāt, ir ļoti tiešām izdevusies adrese, kur tātad jūs varat diezgan jau detalizēti uzzināt informāciju par to, kas ir tuberkuloze, kā viņu ir iespējams ārstēt, kas mums Latvijā ir pieejams. Tāpat, teiksim, tur ir sadaļa biežākie jautājumi, ja, ko tad arī pacienti uzdod. Un, manuprāt, arī ļoti laba sadaļa ir video par plaušu veselību, kur tā tad ir vairākas sadaļas par to, kāda ir mīti sabiedrībā par tuberkulozi. Piemēram, ir arī video ar reālu pacientu, kurš dalās savā pieredzē, kā tad viņš izgāja visus ciklus, sākot ar diagnostiku un beidzot ar ārstēšanu. Ievadam, tātad tuberkuloze, tā ir infekcijas slimība, kuru izraisa Mycobacterium tuberculosis kompleksa mikroorganismi. Tātad tās ir baktērijas, vairāki paveidi, kas var izraisīt šo infekcijas slimību. Un tuberkuloze visbiežāk skar tieši plaušas, bet principā var skart jebkuru orgānu un jebkuru orgānu sistēmu. Un, teiksim, tāda citu orgānu iesaiste tieši biežāk ir raksturīga, piemēram, HIV pozitīviem pacientiem. Un varbūt tādas eksotiskākās vietas, ko, teiksim, es no savas prakses atceros, piemēram, bija pacienti ar mēles tuberkulozi, ko, protams, nav nemaz tik vienkārši pierādīt. Ja mēs runājam par epidemioloģisko situāciju pasaulē, tad principā Pasaules veselības organizācija katru gadu publicē tādu atskaiti. Protams, viņi ir ar nelielu nobīdi, teiksim, šobrīd ir izdota 22. gada atskaita, kas ir par 21. gadu. Un tātad šie epidemioloģiskie dati, neteiksim, ka viņi ļoti, ļoti krasi mainās. Ap 10 miljoniem, nedaudz vairāk saslimušo ir, var teikt, visus pēdējos gadus. Ja, un tātad 21. gadā 1,4 miljoni ir miruši pasaulē cilvēki HIV negatīvo vidū, un jau tuvojas gandrīz 200 tūkstošiem to cilvēku skaits, kas ir miruši ar tuberkulozi HIV pozitīvo vidū. Tā diezgan tāda nemainīgā tendence ir tāda, ka aptuveni 90% saslimušo ir tieši pieaugušie un tikai 10% bērnu.
Nemainīga tendence arī, ka vīrieši slimo vairāk, un neārstējot tuberkulozi, mirstība var sasniegt pat 50%. Savukārt, ja cilvēks ir līdzestīgs, ārstējās, tad ar pieejamajiem preparātiem mēs varam izārstēt līdz pat 85% slimnieku. Tātad arī katru gadu Pasaules veselības organizācija parasti savās atskaitēs publicē šādas te kartes, arī ar saslimstības rādītājiem. Tad, principā, jūs varat redzēt, ka praktiski 2/3 no visiem saslimušajiem tātad ir 8 pasaules valstīs, un pārsvarā tās ir Āfrikas un Āzijas valstis, arī Indonēzijas reģions. Un parasti tātad tiek publicēta arī šāda karte, kur ir aprēķināti incidents, jeb jauno tuberkulozes gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju. Tad, ja mēs tā paskatāmies, tad atkal tātad tumšākā krāsā ir tieši Āfrika, vairāk centrāla dienvidu daļas, un arī Āzija, Indonēzijas reģions. Un Latvija, principā, ir tajā sadaļā, kas ir diezgan plašs, jāsaka, diapazons no 10 līdz 49 100 000, bet tātad šajā sadaļā mēs esam jau gadiem ilgi. Kāpēc tad šodien arī runājam par tuberkulozi? Tāpēc, ka principā tuberkulozi, it kā neskatoties uz visiem pieejamiem ārstniecības līdzekļiem, diagnostiku, joprojām ir viena no top 20 nāves cēloņiem. Teiksim, 2019. gadā tuberkuloze bija 13. vietā pasaulē nāves cēloņu ziņā un apsteidz arī daudzus, piemēram, onkoloģiskas saslimšanas. Ja mēs runājam par saslimstību ar tuberkulozi Latvijā, tad principā tā tendence bija tāda, ka sabrūkot, var teikt, Padomju Savienībai ap 2000. gadu sākumu bija tāds kā atsitiena efekts. Un tātad, principā, tas saslimušo skaits tuvojās jau gandrīz 2000. Un pēc tam, pēc 2000. gadu sākuma, pamazām sekoja tāds gadījumu kritums. Un tad, principā, no 2007. līdz 2017. gadam šis tuberkulozes reģistrs, kas arī skaitīja, teiksim, vairāk uzraudzījušos tuberkulozes pacients, bija mūsu tuberkulozes un plaušu slimību centra ietveros, bet pēc tam, teiksim, tā saimnieks šim reģistram mainījās, un tāpēc drusciņi šie dati, var teikt, varbūt iepalika. Bet tātad, šobrīd mums ir dati arī par 2018. līdz 2022. gadu. Principā tas, ko mēs varam redzēt, diezgan līdzīgas tendences arī kā pasaulē, ka tātad 20., 21., 22. gads, laiks, kad pasaulē bija aktuāla tieši Covid-19 infekcija, principā sakrīt ar to, ka mazāk tika diagnosticēti tuberkulozes gadījumi. Bet tas nebūtu nenozīmē to, ka pacientu kļuva mazāk. Tas nozīmē tikai to, ka tie pacienti saulaicīgi netika diagnosticēti. Es nebaidīšos arī teikt, ka es domāju, arī noteikti kāds pacients nomira nesagaidot šo diagnozi. Un tas, ko teiksim, mēs arī kā plaušu ārsti redzam, ka tie pacienti pēc tam nāca ar daudz smagākām, ielaistākām tuberkulozes formām. Bet es domāju, ka šajā gadā varētu būt tā, ka atkal tas pacientu skaits varētu pieaugt. Es domāju, tāpat ap 400 vismaz gadījumiem noteikti, ka viņš būs. Ja mēs runājam, teiksim, vispārīgi par tuberkulozes baktēriju, tad šeit ir tāda laba schēma, kur var saprast, ka tātad, piemēram, kā vislielākais atskaites punkts ir ņemts cilvēka mata diametrs 20 līdz 40 mikrometri, un tātad tuberkulozes baktērija, vispār baktērijas vidēji 1 mikrometrs un mazāk ir tikai vīrusi. Tātad, principā, šo baktēriju mēs nekādu nevaram redzēt ar neapbruņotu aci. Un tāda tuberkulozes baktērija skaitās ļoti maza, viņa ir tāda kā nūjiņa veida, nekustīga, skaitās aeroba baktērija, tātad viņai nepieciešams skābeklis, lai viņa varētu vairoties, un tāpēc arī tik ļoti viņām patīk tieši plaušas. Un tas, kas varbūt mums nav tik labi kā ārstiem, ir tas, ka šīs baktērijas vairojās lēni. Viņas ir izturīgas un neizdala toksīnus, varbūt kā citas baktērijas, un tas ir iemesls, kāpēc simptomi slimniekiem ļoti bieži parādās jau novēloti. Ja mēs runājam par inficēšanās ceļu, tātad, principā, lai tuberkuloze tālāk izplatītos, mums sākotnēji ir nepieciešams kāds ar tuberkulozi, tieši ar plaušu tuberkulozi, bronhu tuberkulozi,
slims cilvēks, kurš tātad klepojot, šķaudot, runājot, dziedot, elpojot, izdala apkārtējā vidē ar gaisa pilieniem šīs baktērijas. Un tātad, ja viņam pretī kaut kur, piemēram, kādā slēgtā telpā, ilgstošā, neventilētā, vai, piemēram, kopīgā transporta līdzeklī pavadot ilgas stundas regulāri ir pretī kāds cilvēks, tad ir iespēja, ka šis cilvēks var inficēties ar tuberkulozes baktēriju. Svarīgi būtu atzīmēt to, ka tās jau baktērijas, kas ir, piemēram, izklapotas, bet ir jau nosēdušās uz dažādām virsmām, tās vairs nevar nonākt elpceļos un izraisīt slimību. Vēl varbūt, kas būtu svarīgi, ko būtu svarīgi saprast, ka principā tuberkuloze nav tik infekcioza kā, piemēram, Covid-19, vai tāpat, piemēram, gripas infekcija, jo, ja tā paskatās arī šajā schēmā, tad principā kontaktpersonas līdz pat 90% gadījumu nemaz neinficējās. Tātad konkrētā cilvēka organisms, sākot jau ar augšējiem elpceļiem, tas ir tas ceļš, caur kurienu mēs tālāk ieelpojam šīs baktērijas. Tātad šie aizsarga mehānismi, kas mums ir, viņi palīdz novērst to, ka šī baktērija vispār nonāk tālāk elpceļos, plaušās. Un tikai salīdzinoši, es gribētu teikt, tomēr neliels 10 līdz 30% no kontaktpersonām inficējās ar tuberkulozi. Un vienai daļai cilvēku attīstās tā saucamā latentā tuberkulozes infekcija, kas nozīmē to, ka cilvēks ir absolūti klīniski vesels, tātad viņš nevar šo infekciju nodot citiem. Viņam ir normāls krūškuru rentgens, datortomogrāfija tiek veikta, un vienīgais, kas liecina, ka šī infekcija ir aktīva organismā, ir tā saucamā pozitīva mantūra audze, jeb tuberkulīna ādas tests, ko varbūt daļa no jums atcerās, ko kādreiz skolas laikos veica tā diezgan masveidā, ka tātad parasti apakšdelmā tika ievadīts tāds speciāls reaģents, un tad pēc 3 dienām tika izmērīts, cik tad liela tur tā saucamā pāpula, jeb tāds kā pacēlums ir izveidojies. Vai arī mūsdienās mēs varam noteikt asins analīzēs, vai tad ir šī reakcija uz tuberkulozes baktērijām vai nē. Un tātad salīdzinoši tikai neliela daļa cilvēku, vidēji 5 līdz 10% cilvēku ar normālu imunitāti dzīves laikā saslimst ar tuberkulozi. Un noteikti, ka lielāks risks ir, mazākiem bērniem zem 1 gada vecuma, jo līdz pat 50% gadījumu, ja viņi ir inficēti jau ar latentu tuberkulozi, tad viņi var saslimt arī ar aktīvu tuberkulozi. Ja? Tātad to varbūt būtu svarīgi saprast, ka ir latenta forma, kas nozīmē, ka cilvēks ir principā vesels, nevar nodot infekciju, bet infekcija snauž mūsu organismā, un tā tad jau aktīva tuberkuloze, tad jau cilvēkam parādās simptomi, viņam ir izmaiņas rentgenogrammā, datortomogrāfijā, un tad, ja viņš netiek saulēcīgi ārstēts, diagnosticēts, tad tālāk viņš var apdraudēt arī citus. Bet svarīgi vēl būtu pieminēt tā saucamās riska grupas, jo noteikti ne visiem cilvēkiem ir tāds ļoti liels risks saslimt ar tuberkulozi, bet eksistē vairākas riska grupas, kurām ir lielāks risks saslimt. Tātad tie noteikti ir cilvēki, kuriem ir blakus slimības, kas samazina imunitāti, tā skaitā cukura diabēts, onkoloģiskas saslimšanas, hroniska nieru saslimšana un, protams, tas, par ko mēs arī šodien varbūt vairāk runājam, HIV infekcija. Tāpat arī, ja cilvēks lieto medikamentus, zāles, kuri novājina imūno sistēmu, tā skaitā, piemēram, tādus preparātus kā kortikosteroīdus, kurus mēs lietojam tablešu formā, varbūt nenobīties tie, kas lieto, piemēram, kaut kādus inhalatorus, piemēram, bronhiālās astmas gadījumā, vai arī kādreiz lieto deguna veidā inhalators, ir hronisks iesnas, šie preparāti satur salīdzinoši nelielu hormonu devu un netiek uzskatīti par bīstamiem. Bet tā tad ir diezgan daudz dažādas slimības, kas ārstējās tieši ar tabletētām formām, ar šiem kortikosteroīdiem, kas novājina imunitāti. Tāpat arī citi imūnsupresīvi medikamenti, cilvēki, kas saņem ķīmijterapiju, onkoloģisku saslimšanu dēļ. Tātad šiem cilvēkiem imunitāte vājinās un risks saslimt ar tuberkulozi ir lielāks. Tad noteikti, ja ir konkrēti darba vai dzīves apstākļi, tātad šauras telpas, slikta ventilācija, tātad, ja šādās telpās jūs kopīgi uzturaties un kāds no jūsu kompānijas ir saslims ar tuberkulozi,
jūs uzturaties šajās telpās regulāri, strādājat kopā, dzīvojat kopā, pavadat vairākas stundas dienā, nu tad arī jums ir risks saslimt ar tuberkulozi. Kaitīgie ieradumi. Tātad, ja cilvēks smēķē, lieto pārmērīgu alkoholu, lieto intravenozās narkotiskās vielas, protams, ka tas viss arī novājina imunitāti, un arī šādiem cilvēkiem ir lielāks risks saslimt ar tuberkulozi. Un, ja mēs runājam varbūt par tādām vecuma grupām, tad augstāks risks saslimt ir tieši cilvēkiem virs 60 gadu vecuma un arī maziem bērniem zem 5 gadu vecuma. Tāpēc viņi parasti arī tiek īpaši uzraudzīti. Ja mēs runājam par tuberkulozes diagnostiku, tad principā tā balstās uz tādiem 3, es teiktu, lieliem vaļiem - simptomi, radioloģiskie izmeklējumi un laboratoriskie izmeklējumi. Nu, un tad tāds 4. vēl tāda sadaļa, tas būtu tāda, kā mēs sakam, epidemioloģiskā anamnēze, vai konkrētiem cilvēkam ir vai nav bijis kontakts ar tuberkulozes pacientu, jo tas mums dažkārt arī tomēr palīdz diagnostikā. Nu, un tad iziesim visiem šiem 3 lielajiem vaļiem cauri. Sākot jau ar simptomiem. Es domāju, ka jums arī kā potenciālajiem HIV profilakses punktu darbiniekiem, nu, tā tad vajadzētu atcerēties varbūt dažus tos tādus galvenos ejošākos simptomus, kuri var liecināt par to, ka jā, šim cilvēkam var būt arī tuberkuloze, un varbūt jāiesaka viņam arī pārbaudīties tuberkulozes kabinetā. Tātad, nu, ja mēs runājam tieši par plaušu tuberkulozi, tad noteikti klepus ilgāk par 2–3 nedēļām, nu, tas būtu viens no numur 1 simptomiem. Sākotnēji cilvēks var teikt, ka viņam klepus ir, kā tautā saka, sauss, tātad viņš nevar īsti atklepot nekādas krēpas, bet ar laiku viņš var kļūt produktīvs, tātad viņš var atklepot krēpas, kas var būt dažādās krāsās. Tai skaitā var būt arī asins piejaukums krēpām. Noteikti, ka viens no tādiem biežākajiem simptomiem ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. Un šeit arī jāsaka, tā viss ir atkarīgs no tā, cik plašs process cilvēkam ir. Temperatūra var būt sākot no tādiem nelieliem grādiem, teiksim, virs 37, bet jo ilgāk cilvēks ir slimojis un jo plašāks viņam ir izmaiņas, tad tā temperatūra var sasniegt arī 38 un vairāk grādus. Vēl noteikti, ja cilvēks jau ilgāku laiku slimo, tad tuberkulozei ir raksturīgs svara zudums. Un, teiksim, agrāk tuberkulozi ļoti bieži sauca arī Latvijā tautas valodā par diloni, un nevelti, jo jāsaka, ka izdilst ne tikai pats cilvēks, tātad parasti viņam samazinās svars, izdilst arī plaušas burtiskā nozīmē. Un tātad vēl viens no simptomiem - svīšana naktīs. Arī ļoti bieži šie cilvēki, kur jau ilgāku laiku slimo, to atzīmē, kad sevišķi naktīs viņiem ir ļoti izteikta svīšana. Nu, un tad tādi varbūt mazāk populāri simptomi, kā sāpes krūtīs, elpas trūkums, bet arī var būt. Bet, tātad tie galvenie būtu klepus, temperatūra, svīšana, svara zudums. Tas būtu varbūt vairāk tieši arī plaušu tuberkulozei. Jāsaka, ja tuberkuloze ir skārusi citus orgānus, tad jāsaka, ka tā ir citreiz tāda ļoti grūti atminama mīkla arī mediķiem, jo nav tāda ļoti specifiska simptoma, kas mums ļautu atpazīt ārpus plaušu tuberkulozi un saprast, ka tā ir tiešām tuberkuloze, nevis kāda cita slimība. Tad noteikti otrs lielais valis, kas mums jau liek varbūt aizdomāties par tuberkulozi nedaudz tuvāk, tātad būtu radioloģiskie izmeklējumi. Tātad tā būtu pirmkārt jau krūškuru rentgenogramma, kas ir salīdzinoši tātad lēts, pieejams izmeklējums, bet tai pašā laikā diezgan informatīvs. Un tātad šeit, ja jūs skatāties slaidā kreisajā pusē, tātad ir šī krūškuru rentgenogramma. Un tātad, ja mēs skatāmies vairāk labajā pusē, tad tātad tur mums ir arī datortomogrāfijas attēli, kas principā spēj daudz precīzāk parādīt šo te bojājumu apjomu. Un tātad mēs šeit redzam, ka cilvēkam jau reāli ir izveidojies, kā mēs saucam, dobums plaušās, tātad plaušas ir izdilušas, un arī daudz tādi balgani perēkļi. Normā tai plaušai būtu jāizskatās tādai pelēcīgai, pa vidu ar dažiem asinsvadiem un bronhiem, bet tātad šajā gadījumā plauša ir ļoti slima un tātad tur jau ir liels dobums izveidojies.
Un, principā, lai izveidotos šādas izmaiņas, tas liecina par to, ka cilvēks jau ir slimojis pavisam noteikti vairākus mēnešus. Un, tuberkuloze parasti nerodās vienas dienas laikā. Trešā lielā sadaļa, principā, kas mūs jau tuvina diagnozei un var diagnozi apstiprināt, tā tad ir laboratoriskā izmeklēšana. Un, principā, lai mēs pierādītu tuberkulozi, tātad cilvēkam ir jānodod krēpas analīzei. Un krēpas, visbiežāk tātad, ja cilvēks jau klepo, tad viņš var viņas nodot spontāni klepojot. Ir cilvēki, kuri iespējams jau ir ar sūdzībām, bet īsti nevar nodot krēpas, jo viņiem nekas neizdalās. Tad mēs izmantojam tādu metodi kā inducētās krēpas, kad cilvēkam tātad iedot pelpot tādu speciālu, nedaudz kaklu kairinošu šķīdumu caur tādu masku. Un tad, gribi negribi, tam cilvēkam tomēr parādās kaut kāds klepus, un viņš tomēr ir spējīgs kaut kādu materiālu izklepot analīzei. Un optimāli būtu, ja tas cilvēks vismaz 2 paraugus 2 dienās nodotu, jo vienmēr ir jautājums, cik tad kvalitatīvs ir bijis viens vai otrs paraugs, tāpēc vismaz 2 paraugus mēs tomēr lūdzam šiem potenciāliem pacientiem nodot. Un svarīgi būtu akcentēt, tātad, ka siekalas nav krēpas, tātad, iespļaujot siekalas, mēs īsti nevaram ne apstiprināt, ne izslēgt tuberkulozi. Jā, tātad, kādas tad ir mūsdienu laboratorās izmeklēšanas metodas? Principā mūsdienās tuberkulozes diagnoze, ja tikai mums ir klīniskais materiāls, visbiežāk tās būtu krēpas, un ja tikai mums ir viss aprīkojums, principā mēs varam pierādīt tuberkulozi 2 stundu laikā. Jā, un visprecīzākais un ātrākais apstiprināšanas tests ir, ja mēs varam izdalīt tuberkulozes baktērijas DNS, jā, varbūt līdzīgi kā daudz no jums noteikti zina tas pats Covid tests, jā. Tātad specializētais tas, kas tiek veikts jau laboratorijā. Jā. Tātad arī tiek izdalīts šis DNS, un 2 stundu laikā mēs varam tiešām apstiprināt, ka cilvēks slimo ar tuberkulozi. Jā. Vēl ir tāda pārbaude kā mikroskopija, kas īsti neapstiprina tuberkulozes diagnozi, bet tā mums var palīdzēt saprast, vai cilvēks ir vai nav infekciozs priekš apkārtējiem un ir vai nav potenciāli izolējams no apkārtējiem. Un, principā, mēs varam nodot jebkāda veida materiālu uz tuberkulozi, jo, kā jau minēju, tuberkulozi var skart arī citus orgānus, ne tikai plaušas. Un sevišķi tas būtu aktuāli tieši HIV pozitīviem pacientiem. Tātad, ja cilvēkam, piemēram, ir palielināta limfmezgli, ir kaut kādas izmaiņas uz ādas, uz mēles, jā, ir doma, ka varētu būt centrālās nervu sistēmas tuberkuloze, ja jebkādu klīnisko materiālu, ko mēs iegūstam, mēs varam tātad nosūtīt uz šīm pārbaudēm un notestēt. Kā pasargāt sevi no tuberkulozes? Principā tāda tuberkulozes profilaks, tas būtu tāds, es gribētu teikt, kompleksāks jēdziens un ietver sevī vairākus aspektus. Noteikti viens no ieteikumiem būtu sabalansēts darba un atpūtas režīms, jo, protams, cilvēkiem, kuriem ir ilgstošs stress, kas, protams, vienmēr iet roku rokā, varbūt arī ar nepilnvērtīgu uzturu, varbūt vēl ar papildus vielu lietošanu, smēķēšanu, alkohola lietošanu. Protams, var arī būt kā riska faktors aktīvai tuberkulozei. Tāpēc numur 1 ieteikums būtu parūpēties par sevi, par ko mēs, jāsaka, tā diezgan bieži arī paši grēkojam. Jā. Arī pilnvērtīgs uzturs. Ir, teiksim, bijuši arī cilvēki, kas, piemēram, varbūt atsakās no konkrētām lietām savā ēdienkartē. Tad jāsaka tā, ka tuberkuloze, biežāk skar varbūt arī tos cilvēkus, kuriem šis uzturs nav tik pilnvērtīgs. Tātad, ja jūs smēķējat, tad ieteikums būtu tomēr atmest smēķēšanu, jo smēķēšana tomēr ietekmē vairākas šūnas, kas arī potenciāli atbild par, kā lai saka, tuberkulozes apturēšanu. Ja mēs runājam par vakcināciju, tad jāsaka tā, ka sabiedrībā nereti ir tāds uzskats un arī jāsaka mīts, ka tātad, ja es bērnībā esmu vakcinēts pret tuberkulozi, tātad es ar tuberkulozi nevaru saslimt. Bet principā tas neatbilst patiesībai,
jo tātad vakcīnas mērķis, tā vakcīna, kas mums joprojām ir pieejama no pagājušā gadsimta, nekas pagaidām labāks un jaunāks apstiprināts nav iegūts. Tātad šīs vakcīnas mērķis ir pasargāt bērnus, mazus bērnus no smagām tuberkulozes formām, kas var izraisīt invaliditāti un pat nāvi. Bet tātad šī vakcinācija pati par sevi nepasargā 100% ne bērnus, nekur nu vēl pieaugušos no saslimšanas ar tuberkulozi. Ja? Tātad tas nav īsti šīs vakcīnas mērķis. Tad noteikti regulāri pārbaudīt savu plaušu veselību, veicot krūškuru rentgenogrammu, vismaz reizi, vai jāsaka tā 2 vai optimāli būtu reizi gadā. Un, protams, ka tas varbūt nav tieši profilaktisks pasākums, bet tas atļauj mums laicīgi diagnosticēt tuberkulozes formas un nepieļaut to, ka tam cilvēkam jau ir izveidojušies lieli dobumi plaušās. Un, šādiem pacientiem noteikti tā izārstēšanās iespējas ir sliktāks nekā tiem, kuriem diagnoze ir uzstādīta saulaicīgi. Noteikti vēl no profilaktiskajiem pasākumiem ir tā saucamā klepus higiēna. Tātad tas ieteikums ir tāds, ka, ja jums ir klepus, tad būtu optimāli, ja jums būtu kāds, mutautiņš vai salvete, kur tātad jūs varat klepot, lai neizplatītu tālāk tātad šos aerosolus, kas satur baktērijas. Ja jūs šķaudat, tad var šķaudīt, piemēram, elkonī. Ja? Un tātad censties ievērot šos noteikumus, lai mazāk izplatītu potenciāli baktērijas apkārtējā vidē. Regulāra telpu vēdināšana, tas ir arī noteikti ieteikums. Ja? Un vēl varbūt kas interesanti par tuberkulozes baktērijām, ka viņas ir ļoti neizturīgas principā ultravioletā starojuma ietekmē. Tātad, principā atrodoties ārpus telpām, svaigā gaisā, ja arī kāds jums kaut kur klepo pat salīdzinoši tuvu, īpaši satraukties nevajadzētu. Un mēs arī saviem slimniekiem, ja viņi iet ārpus izolācijas zonas ārā, tad viņiem netiek likts vilkt papildus, piemēram, masku uz sejas, jo tātad pat, ja viņš paklapos, principā šīs baktērijas uzreiz arī aiziet bojā. Un vēl kā viens no ieteikumiem noteikti, kā mēs varam uzlabot savu plaušu veselību, tie būtu elpošanas vingrinājumi, un tos jūs arī varat detalizētāk apskatīties jau manis minētajā mājaslapā www.tuberkuloze.lv. Tad noteikti viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas interesē gan jūs, gan arī potenciāli cilvēkus, kas vērsīsies pie jums HIV profilakses punktos, tātad kur vērsties pēc palīdzības, ja ir aizdomas par tuberkulozi. Tātad, principā, tuberkulozes kabineti ir pieejami visā Latvijā, kur tiešās pieejamības speciālisti, ārsti, pneimologi sniedz bez maksas konsultācijas par tuberkulozi, kā arī pēc nepieciešamības nodrošina izmeklēšanu. Un tātad, kuriem tad būtu pieejams šīs bezmaksas konsultācijas, tātad jau uzskaitē esošiem tuberkulozes pacientiem, tuberkulozes pacientu kontaktpersonām. Ja, tātad, ja konkrēti jums, jūsu ģimenē, kādam tuvam draugam ir atklāta tuberkuloze, tad jūs varat zvanīt, pieteikties uz šo tuberkulozes kabinetu un teikt, ka jūs esat kontaktpersona un vēlaties pārbaudīties. Tātad jums šī pārbauda būs bez maksas. Cilvēki, kurus uz izmeklēšanu ir nosūtījis ģimenes ārsts, tātad cilvēki ar tuberkulozei raksturīgiem simptomiem arī bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Tātad, principā, SPKC mājaslapā ir šāda sadaļa, kur ir tuberkulozes kabineti visi apkopoti, arī ar informāciju, ar adresi, ar telefonu numuriem. Vienīgais, gan man jāsaka, ka šī informācija pēdējā, kas ir apstiprināta, ir 2020. gadā, un kopš tā laika ir tomēr atsevišķi kabineti, kuri, es zinu, ka vairs nestrādā. Piemēram, es zinu, ka Bauskā nav tuberkulozes kabineti, tātad, ja cilvēkam ir aizdomas par tuberkulozi vai, jūs esat kaut kāda kontaktpersona Bauskas reģionā, tad visi šie pacienti lielākoties brauc uz Jelgavu. Jā. Tā ka, jā. Bet jāsaka, Rīgā mums ir tāds absolūti lielākais, jāsaka, vairāku speciālistu kopums ir mūsu tuberkulozes un plaušu slimību centra ambulatorajā daļā, kas reāli atrodas Biķernieku slimnīcas sastāvā, Lielvārdas iela 68. Tātad tur ir pieejami vairāki ārsti, pneimologi, un tātad tur arī uz vietas ir pieejama arī izmeklēšana uzreiz. Tātad, ja ārsts
uzskata, ka vajag, tātad viņš nosūtīs konkrēto pacientu gan uz krēpu izmeklējumu, uz rentgenogrammu, uz datortomogrāfiju. Tātad es teiktu, ja tātad cilvēks ir no Rīgas, pie Rīgas, tad principā jā, šis būtu absolūti labākā vieta, kur viņam griezties. Ja mēs runājam par ārstēšanas iespējām tuberkulozes gadījumā, jāsaka, šeit nav nekādu zemūdens akmeņu, ne ambulatorijās konsultācijās, ne arī ārstēšanas ziņā. Tātad ārstēšana ir pilnībā valsts apmaksāta ikvienam cilvēkam Latvijā. Un šeit ir ietverta gan ambulatorā, gan stacionārā palīdzība. Tātad, piemēram, ja cilvēku aizsūta uz stacionāru, vienalga, vai tas būtu ģimenes ārsts vai citas specialitātes ārsts ar aizdomām par tuberkulozi, viņam šī tuberkuloze apstiprinās, tātad viņam nav jāmaksā ne par vienu izmeklējumu, ne par vienu analīzi, ne par ārstēšanu, ja? Ne stacionārā, ne tālāk arī ambulatorijos apstākļos. Un principā tas attiecas arī uz iebraucējiem, tātad, ja vienalga kādas citas valsts pilsonim Latvijā ir diagnosticēta tuberkuloze, tad principā Pasaules veselības organizācijas tāds ieteikums, un to mēs arī īstenojam, mēs nodrošinam šeit pacientiem arī terapiju pie mums, jo, protams, ka mēs esam ieinteresēti tomēr tajā, lai šī infekcija tālāk neizplatītos. Kā tad mēs ārstējam slimniekus? Šeit būtu varbūt svarīgi saprast to, ka ne visi cilvēki, kuriem ir tuberkuloze, ir tālāk infekciozi un bīstami apkārtējiem. Principā procentuāli tikai varbūt kāda trešā daļa ir potenciāli infekciozi, bīstami apkārtējiem, ja, un to mēs varam pateikt pēc krēpu analīzes. Tātad, ja konkrētajam pacientam krēpās mēs atrodam baktērijas, tad šādam pacientam ir jāārstējās sākotnēji izolācijas režīmā. Jā, bet jāsaka tā, ka tomēr lielākā daļa pacientu nav infekciozi, un viņi var ārstēties ārpus izolātora un pat arī ārpus stacionāra. Bet tātad tiem cilvēkiem, kuri ir bīstami apkārtējiem, viņiem ir jāārstējās tādā izolācijas zonā vismaz 2 nedēļas. Pēc 2 nedēļām viņi atkārtot nodod krēpas, un ja vairs tajās krēpās mēs baktērijas neatrodam, tad viņi var turpināt ārstēšanos ārpus izolātora, ārpus stacionāra, jā, kā kurš. Latvijā, principā, kā tad mēs īstenojam šo te ārstēšanu, ne visās pasaules valstīs ir tāda pieeja, bet mūsu valstī ir šāda diezgan stingra pieeja. Tātad ārstēšana tiek īstenota pielietojot tiešās uzraudzības principu. Tas nozīmē to, ka pacients izdzer zāles tuberkulozes medicīnas personāla klātbūtnē. Tātad, kamēr pacients atrodas slimnīcā, to uzrauga konkrētā medmāsa. Tad, kad pacients iet ārstēties ambulatori, tad to arī uzrauga vai medmāsa, vai ārsta palīgs, vai ārsts, kā kurā situācijā. Bet tā tad īsti nav tādas iespējas, ka cilvēks var pats kaut kur iet, dabūt šos medikamentus aptiekā un dzert. Nē. Tātad šie medikamenti nav tā brīvi nopērkami aptiekās, un tātad principā, kamēr pacients ir slimnīcā, viņam viņus izdod slimnīca, tad, kad viņš iet ārstēties ambulatori, tad tuberkulozes kabinets tātad izsniedz šos medikamentus. Un tīri praktiski, tātad tiem pacientiem, kuri ir spējīgi un kuriem nav citu variantu, ja viņi ārstējās ārpus slimnīcas, tad viņi katru dienu, ir vietas, kur ir arī sestdienās, svētdienās šī iespēja iet izdzert šīs tuberkulozes zāles. Un kāpēc šāda te varbūt kādam var likties drastiska pieeja? Principā tas ir tāpēc, ka tomēr, ja man jāsaka tā, cilvēku mūsu sabiedrībā ne visi saprot to, kāpēc ir jāārstējās, un vēl pie tam tik ilgi. Tātad terapija tuberkulozes gadījumā ir jāturpina vismaz pusgadu, jā. Ir situācijas, kad arī ilgāk, bet tātad pusgadu tas ir kā bankā. Un ir cilvēki, kuri jūtās diezgan labi jau pēc pirmajām zāļu devām, ir tādi, kuri varbūt nemaz nav jutušies nemaz tik slikti, un viņi nesaprot, kāpēc tad viņiem būtu jādzer tik ilgi šīs zāles. Bet tātad tas ir pierādīts, ka tikai izdzerot pilnu šo kursu mums ir iespēja pilnībā izārstēties. Un ja cilvēks šo ārstēšanu pārtrauc, vai turpina kaut kā nepilnīgi, tad principā ir liels risks, ka var attīstīties zāļu nejūtīgas tuberkulozes formas, kuras ārstēt ir daudz grūtāk un dārgāk. Tāpēc pie mums mēs tātad īstenojam šādu principu. Jāsaka gan tā, ka tātad tiem cilvēkiem, kur ir sociāli normāli adaptēti,
kur ir spējīgi turpināt ārstēšanos ambulatori, kuriem ir viedtelefons vai dators. Tātad ir tāda iespēja, kā terapija caur videozvanu iespējām. Principā vairāk to pielieto Rīgas rajons, bet es zinu, ka arī Jēkabpils, Daugavpils, tātad arī citās pilsētās ir šī iespēja. Tātad cilvēkam iedot šos medikamentus, jeb zāles uz vidēji nedēļu, 2, tad viņš katru rītu iezvanās uz konkrēto numuru, konkrētai māsiņai vai ārstam, un tātad tur ir sava kārtība, kā tad viņi izdzer šīs zāles, un tiešām tas medpersonāls var pārliecināties, ka tas ir izdarīts. Jā. Un ir, protams, tādi cilvēki, kuriem ir kaut kādi sociāli riski, piemēram, nav īsti pajumtes, nav darba, jā, varbūt kādreiz gados vecāki cilvēki, kuri nav spējīgi īstenot šo terapiju ambulatori, tad viņi var turpināt visu terapiju stacionārā. Jā. Ir atsevišķas situācijas, kad, teiksim, Rīgā, Pierīgā arī, ja tie ir varbūt gados vecāki cilvēki vai, teiksim, cilvēki ar ierobežotām iespējām pārvietoties kādas slimības dēļ, tad atsevišķos gadījumos šīs zāles ir pat bijuši gadījumi, kad mūsu ambulatorā daļa arī ved cilvēkam klāt, un viņš tātad izdzer šīs zāles. Jā, tad principā vēl varbūt tāds aspekts, ne visas noteikti pašvaldības, es gribētu teikt, ka galvenokārt tā būtu Rīga un Pierīga, piedāvā cilvēkiem arī sociālās palīdzības iespējas. Teiksim, šajā Rīgas tuberkulozes ambulatorijā daļā ir arī sociālais darbinieks, kurš tātad katram pacientam, tad, kad viņš stājas uzskaitē, ja ir tāda nepieciešamība, sniedz konsultāciju. Un tātad Rīgā deklarētajiem pacientiem principā par vienas zāļu devas izdzeršanu klātienē, tātad tas ir, ja viņi atbrauc un izdzer zāles, videozvans neskaitās, tad viņiem tiek piešķirt 3 eiro no sociālā dienesta par transporta izdevumiem. Un arī 1 eiro maksima talons, kur tātad šajā talonā ir atrunāts, kad īsti alkoholu un cigaretes viņi nopirkt nevar, ja, bet tātad tas pacients sakrājot arī šos talonus var pēc tam kaut ko sev iegādāties. Tad, principā, pāriesim jau uz tādu pēdējo sadaļu šajā lekcijā – tuberkuloze un HIV infekcija. Kāpēc tas ir svarīgi runāt par šo kombināciju? Jo, principā, tuberkuloze joprojām ir vadošā, kā mēs sakam, oportunistiskā saslimšana un arī galvenais mirstības cēlonis HIV pacientiem visā pasaulē. Un HIV pacientiem risks saslimt ar tuberkulozi ir 20 pat 30 reizes lielāks kā imunokompetentiem pacientiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šis vīrus ļoti novājina imunitāti, un tuberkuloze, kā šī infekcija oportunistiskā, tad var uzbrukt šim novājinātiem organismam. Un tas, kas ir raksturīgi tieši HIV pozitīviem pacientiem, ka viņi biežāk slimo tieši ar ārpusplaušu tuberkulozes formām, kā mēs sakam, arī tādu miliāru tuberkulozi, kas kādreiz ļoti strauji izplatās un ko ir arī grūtāk pierādīt un diagnosticēt. Līdz 2017. gadam SPKC bija arī šādi dati par tuberkulozes un HIV koinfekciju, kā mēs sakam. Jā, tātad šeit ir parādīt šie dati, cik liela proporcija no visiem tiem, kas saslimuši bija ar tuberkulozi, bija arī ar HIV infekciju. Un, principā, līdz 2017. gadam pēdējos gados šī proporcija tuvojās jau praktiski 10%, un Pasaules veselības organizācija ir definējusi, ka, ja šis skaitlis tuvojās 10%, tas liecina par lokālu, principā, epidēmiju. Bet jāsaka tā, ka pēdējos gados īsti tādu precīzu datu es neesmu redzējusi, jā, un arī pārbaudot SPKC mājaslapu, es neatradu jaunākus datus. Jā. Kas varbūt vēl būtu raksturīgs tuberkulozes un HIV pacientiem? Tātad pacienti ar šīm abām infekcijām, viņi retāk ir infekciozi, un tuberkulozes ārstēšanā kā tādā īsti būtisku atšķirību nav. Bet, kas ir svarīgi parasti mums ir ievērot tādu principu, ka, ja cilvēkam vienlaicīgi tiek diagnosticēta HIV infekcija un tuberkuloze, tad tas ir visā pasaulē reglamentēts, ka vispirms mēs sākam ārstēt tuberkulozi. Un kāpēc? Tāpēc, ka
Ja mēs darīsim otrādi, tad principā mēs varam nodarīt kaitējumu pat pacientam. Tāpēc tas mūsu uzdevums vispirms ir nedaudz nomākt un tā teikt pieklusināt tuberkulozes baktērijas, un tad mēs varam ārstēt HIV infekciju kā tādu. Un dažkārt pat ir tā, ka tas ir specifiski atkarīgs no tā, kādas ir analīzes konkrētiem cilvēkam, cik daudz ir tā saucamo CD4 šūnu, bet kādreiz varbūt pat tā, ka šo HIV ārstēšanu var atlikt pat uz 2 mēnešiem, ja tas nekaitēs konkrētajam pacientam, bet svarīgāk ir vispirms apārstēt šo tuberkulozi. Nu jā, un tad, principā, tas tāds pēdējais slaids, arī jums varbūt atcerēties, ka tuberkuloze nešķiro, tā var skart absolūti ikvienu cilvēku. Un, jā, es domāju, ka ne tikai varbūt HIV profilaks punkta ietvaros, bet jāsaka tā, ka diezgan daudz, tomēr joprojām mums ir tādas stigmas sabiedrībā, ne tikai vispār sabiedrībā, bet arī mediķu sabiedrībā, es gribētu teikt, jo ļoti daudz uzskata, ka tātad ar tuberkulozi slimo tikai bezpajumtnieki, narkotisko vielu lietotāji, alkohola lietotāji, bet principā tā nav. Un, jā, principā jebkurš var saslimt, HIV pozitīvs pacients, HIV negatīvs pacients, cilvēki, kuriem ir dažādas onkoloģiskas saslimšanas, jeb vēži, cilvēki, kas saņem dažāda veida ārstēšanu, kas nomāca imunitāti, var saslimt. Mums ir bijušas jaunās māmiņas, kurām pēc dzemdībām uztaisa rentgenogrammu un atklāja izmaiņas, slimo cilvēki ar augstāko izglītību, arī dažkārt medicīnas darbinieki. Jā, tā ka noteikti par tuberkulozi būtu vērts atcerēties ne tikai varbūt kategorijā sociālie riski un narkotisko vielu lietošanu.